Sveiki, foršie! Facebookā šķiet, kad vakardien bija pāris pazīstamie cilvēki nošērojuši tādu rakstu par skolotājiem, kurus iespējams nevajadzētu izvēlēties sev. Tur par piemēru bija tādi speciālisti, kuri ļoti uzspiež savu viedokli. Un tas raksts tāds diezgan feins bija. Un šodien, esot šeit mežā, ar suņiem, kurus iespējams arī dzirdēsiet fonā mazliet, es nolēmu pastāstīt par savu pieredzi, kādi man bija kursos. Es viņus pieminēju vienā no iepriekšējiem video. Kādus skolotājus es vairs negribētu sev un neieteikt arī jums. Pirmā lieta, kas šajos kursos bija, tika nomēlnoti darbinieki. Zemāk stāvošie darbinieki tika kaunināti, aprunāti, ka viņi tur nevar izdarīt to, ko viņiem prasa, un visādas detaļas, un tas tā ir diezgan nesmuki. Un vai tu vari būt īsts meistars, tāds, kas ved aiz sevis cilvēkus, ja tas nenovīdīgs pret savu pašu tuvāko. Nākamā lieta, ko es vēlētos izcelt, ir tas, ka meistars noliedz, nozākā citus līdzīgā vai tajā pašā sfērā strādājošos meistarus, speciālistus un sauc uzvārdus, un kādi, kuram tur gadu laikā bijuši kādas neveiksmes, vai ko viņš ir darījis vai nav izdarījis. No vienas puses saprotu, kādēļ tā dara, tādā veidā mēģina sevi pacelt augstāk, parādīt savu zināšanu līmeni, bet no otras puses tā ir diezgan neglīta sajūta. Un atkal tāda netīrās veļas mazgāšana īsti nerāda, ka tu esi cilvēks, līderis, aiz kura ved pūli. Un vēl kāda lieta. Saskāros ar to, ka kādā piemērā šis skolotājs, meistars uzbruka man diezgan interesantā veidā, un tas bija tik interesanti. Tika teikts piemērs par senajām kultūrām, neatceros kurām, nav būtiski, bet ka viņi var pielīties upuriem nemanāmi, nedzirdami, un tad caur trubiņu iepūst indes bultu šautriņu vai kas tur bija nosaukts, un šis upurs ir beigts. Bet tad, kad to demonstrēja, uz mani, pagriezās un manī iepūta šo indes bultu, indes devu. Un sajūta bija tik nepatīkama, ka līdz tam es šaubījos, vai šī ir īstā vieta, vai es jūtos komfortabli. Es nejūtos komfortabli, domāju, varbūt nākamā reize būs labāka. Tad šis pēdējais žests pielika punktu, ka šis nav tas skolotājs, nav tas līderis, aiz kura es gribētu sekot, ņemt piemēru, un kura laukā es gribētu atrasties vēl minūti ilgāk. Nu, tie ir tādi mani punkti, no manas svaigās pieredzes par to, kādam meistaram es negribētu sekot. Cerams, ka jums ir labāka pieredze, vai arī nav jau nelaba pieredze, vai ne? Visas pieredzes ir labas, lai mēs tikai no tām mācāmies un nekāpjam uz grābekļiem vēl vienreiz un vēl vienreiz. Ar to arī atvados. Tā!